Sudas ūdenskrātuves centra dīķī notiek veterānu Latvijas čempionāts pludiņmakšķerēšanā. Veterāni mums ir divās grupās. Vieni veterāni ir 50 plus gadu, otri veterāni ir 60 plus gadu. Tātad kungi un dāmas, kam ir vairāk par 60 gadiem, tātad varbūt arī 70, 80 un 100. Šobrīd ir tā, ka 50 gadnieki līdz 60 gadniekiem, tātad tas 50 plus, ieradušies ir 9 cilvēki, un tā ir vesela grupa, kas būtu vienā upes krastā, un otra grupa ir 60 plus, un tie ir 16 cilvēki. Sacenšās tikai savā starpā, nevis grupas savā starpā nesacenšās, nav konkurenti. Konkurenti ir vienas grupas ietvaros. Kungi, kas ir 60 plus, pa telefonu pieteikdamies, zvanīdami, protams, nedaudz gribēja parunāties, un tad viņi teica tā. Es nebraucu uzvarēt, es braucu satikt draugus. Es viņus nekad citā laikā nedabūšu redzēt, bet šajās sacensībās es varēšu ar viņiem aprunāties. Kā agrāk šis te veterānu kauss bija kaut kur Kalsnavas pusē, Madonas pusē, tur kaut kur. Un ir bijis laiks, kad arī ir Dienvidkurzemē, šobrīd, kas ir Dienvidkurzeme, kādreiz tā bija Priekule, kaut kur tur bija kauss, un tā tas kauss beigās ir atceļojis pie mums uz Mālpili. Un nu jau vairākus gadus mēs organizējam savā pusē, bet nevienmēr šajā te ūdenskrātuvē. Agrāk mums bija pie Brūnuhesa, tur upe ir vienādiem, taisna upe, un likām sektorus un spraudām ar kājām, soļus skaitījām, tur, teiksim, 5 soļi vai 10 soļi, es tagad neatceros cik, bet bija tādi maziņi sektoriņi. Un cilvēki arī tāpat posmos mainījās, bija zonas. Bija vienā krastā zona, otrā krastā. Tā interesanti. Un tad bija arī ar visām sporta spēlēm kopā, vairāk vai mazāk, lai ir interesanti cilvēkiem, jo diena bija gara. Teiksim, mačs līdz kādiem 11, 12, pēc tam sākās tikai nākošā tūra 4, 5, un tas pusdienlaiks bija tāds, kad cilvēkiem gribējās kaut ko vēl nedaudz, kā saka, atpūsties. Tā veterānu kausu mums ir iecienījuši no Latvijas visām malām, kā redzams. Mums ir gan no Daugavpils viesi, gan no Aglonas, no Preļiem, no Madonas novada, ir mums no otra gala, no Liepājas puses Priekules, mums ir no Talsiem, no Rīgas, ir arī vietējie, ar vārdu sakot, populārs pasākums senioriem un jauniem senioriem. Tāpēc mēs esam pie sevis vairāk šo te paņēmuši, ka mēs esam pa vidu visiem entuziastiem, jo mēs esam šeit ģeogrāfiski. Ir tā, ka tie, kas Daugavpilī var atbraukt normāli, viņiem nav jābrauc Latvijai visai pāri, tāpat no Liepājas puses, viņi var šurp atbraukt vieglāk nekā braukt, teiksim, kaut kur uz Madonu. Tie paši madonieši, viņiem stundas brauc, pusotru stundu līdz mums atbraukt, jā. Un praktiski visus darbības, kas ar šo saistītas, protams, ir atbildīga Mālpils zivīm šeit biedrība. Tas nav privāts vai kaut kāds tāds organizatorisks pasākums. Tas ir biedrības pasākums. Biedrībā mums ir ļoti daudz dažādu pasākumu, gan ziemā, gan vasarā. Mēs organizējam gan fīdermakšķerēšanas sacensības, gan bērniem nometni vasarā. Daudzus gadus esam organizējuši, un mums ir arī tradicionālie kausi, kā Lejnieka kausi septembra mēnesī. Mūsu pirmsākuma dibinātājs bija Kārlis Lejnieks. No turienes arī sākusies ir biedrība. Viņam bija ļoti daudz plānu, dažādu vecs kungs. Lūk, un to mēs arī tā kā turpinām. Mums biedru ir daudz biedrībā, bet, tā kā saka, vēlētos mēs tā kā, lai vairāk ir tādi aktīvi, jauni cilvēki un iesaistīti visādās darbībās. Bet šobrīd izskatās, ka viss aktīvākie ir nevis paši jaunākie, bet tieši tādi vidēji vecuma cilvēki, tā kā pie mums. 200 gramu breksits paņēma. Nav 250. Bet tas jau tāds foršs bonusiņš. Vajag klātīties. Nē, kā man vajag pozēt? Pozēt? Foto modeli. Jā. Skaisti.
А Сангеев отвечает, я вот тебе пошмал. Ну что это, а за ростом? А ты говоришь, вы, да, блядь, отвечать, я вообще бы поклёвку. Да, здесь нормально. Kalkulēģi. Tā ir. Dabīgi. Pa virsmu vajadzēja ķert, tad salasīt, ja pa virsmu. Nē, nu sīko jātāda. Nu, bet bačos jau tikai sīko jāķer. Tad vajadzēja sākt no pirmās minūtes. Bet gribas tikai vilnoši, sēdi visu laiku. I beigās atsos. Vajadzēja, nu jā. Nu tā ir šī, ko tu izdarīsi. Jo nav, viss. Interesanti, cik ūdens. Kad tā līdaka atnāk pagaiņā, tad asars pagaiņā. Sagriezās vējš. Un kā vējš pagriezās, nogrieza tā, kā nebija ko vajag. Nu jā, Pēc tam jā, atkal uz jā. otru pusi aizgāja apakaļ, jā. Viņam norma ir 10. Nu, sākup tie normāli vilkām ar udrīt, ja, nu nebija liela. Vilka nespēsam spēj. Udrīts apredās, jūs teicu, 4 reizes iemet 3 zemes izvilk jau. Tad jā. Jā, un nekā, un pēc tam ar vienu švakāk bērnu vispār. Pēdējā nobeidza šitādu rudulītu. Nu nav, ko tu izdarīsi. Nu gan jau kādam meistaram būs. Kādam jau laimēs? Par to bāda būs. Tai seklais gals jau būs savādais. Proti. Tur būs. Tēr būs kādi. O, kas savilka. Nesavilks. Spaiņi. Kam tu pēc? Nesavilka viņu. Kur tad pirmā kārtā bija? Posta. Pirmajā bija. Tur. Nu jā, bet kur? Да, ну тут 3 килограмма. Такой дайга bija 3. Viņam tak ir tas maisas svars vēl 3, 4, 9, 0. Kam tas ir? Kazimirs. 3, 4, 9, Jā. 1, 1, 1, 0. Toļik sekiera kaut ko? Spaiņu pārbēšu. Nav nifīgā, blin, tur pa 5 kilogrami sekiera. Zird, platniku vienajā, ne Leidaka zona. Ģībaroja mozos ir leidaka, kai pabieš, zanu maz. Tas nav to. Nu, tom dzīvi. У меня эти пикеры, тут гонял пикеры, блядь, на Divi, 6, 9, 5. Nekā, nē, es saku, viņas tur tajā stūri visu. Nu, tas pie nebūs cilvē. Pierakstīsim arī. 1, 3, 7, 0. Es saku, es protestējā stūri vispār. Vārds. Jā, ne arī bija dzīvi. 1, 9, 7, 0. Patestīvi, no plakas. Tā ir tā. Man šeit arī Vakarā vēlāk makšķerētu, varbūt būtu lielāk. Man tur tas gals vispār. Vakara stopta būtu nevis dienas stopta, bet mājās kādu raudu vienādi. Pat raudiņu nav. Tieši tā. Pēc kilogramma tad ir. Pašās beigās. Kilogramma. 1, 9, 2, 5. Tādu laidu vaļā. Kaut kādu stundu mums beidzās vispār. Tad motījos ar maiku. Vienas, divas raudas mukām. 200 grādi. Laikam visu dienu zvanīs, teica, mēs bijām malkas. 4, 3, 7, 5. 4, 4, 8, 0. Jā, 4. Jau, ka jums tā elektriķi visu izsi. Kur tu šitie jau pirmie izmēri būtu pazuduši, ja elektriķi būtu? Es tik smējos. Tagad šitos nosmēli varēs spinningot, savādāk spinningotāji nevar noķert neko. Beidz vīda, ka tur lecam man, kad raka. Jā, kaut kas vēl teiks, ka nokodi.
Pārsteigums pašam. Met un velc. Mazās zivis šoreiz bija noteicošās. Vilku visu laiku tikai mazās. No rīta kāds bonusiņš drusku trāpījās, tagad tikai mazās. Raudiņi maza auslējiņa. Pirmajā kārtā pirmais, tagad trešais, kopā 4 punkti, svars lielāks kā otrai vietai. Rezultāts patīkams priekš manis. Sacensības ir noslēgušās, uzvarētāji ir noteikti, rezultāti ir paziņoti, visi ir apbalvoti, laimīgi, saņēmuši savu kausu, skaistu federācijas medaļu. Paldies par jauko pasākumu!